Jūs pirms tam minējāt par darba vietām. Tur gan bija runa par subsidētām, bet atgriezīsimies nedaudz pagātnē, kad arī pirms vēlēšanām jūs kā vienu no svarīgākajiem jautājumiem, nokļūstot atkal mēra krēslā, runājāt tieši par darba vietām. Veicināt darba vietu radīšanu, tās bija šis formulējums. Ko jūs šodien, kad jūs esat jau uz 3. termiņu ievēlēts domas priekšsēdētāja amatā, tad vai varat runāt par kādām konkrētām iestrādēm, neskaitot tos visus lielprojektus, kas mums jau šeit ir attīstības procesā? Es domāju, šodien gan pasaules, gan valsts ekonomika nosaka šos jautājumus pamatā. Un, ja mēs ir bijušas jau vairākas telefonu sarunas gan ar Liju, gan ar daudzām citām kompānijām, kur ir interesējušies par to, kādas būtu iespējas attīstīt savu biznesu Jelgavā, tas liecina, ka mēs joprojām esam interesanti un joprojām strādāsim ar katru, kas izteiks vēlmi pie mums nākt un darboties. Tas tā konceptuāli konkrēti par kādām kompānijām jūs negribētu runāt, kas nepienāk. Kādā stadijā ir iepriekš plānotā dzelzceļa stacijas un autoostas apvienošana? Dzelzceļa stacijas un autoostas apvienošana, kā šeit bija plānoti ļoti lieli privātie līdzekļi, privātā kapitāla piesaistīšana, un ņemot vērā šodienas ekonomisko situāciju, šie iespējami investori ir atteikušies patreiz, nav pilnībā teikuši ne, bet ir atteikušies patreiz no šīs sadarbības. Līdz ar to mēs urbāno projektu ietvaros strādāsim pie infrastruktūras sakārtošanas. Tas ir šīs jaunās ielas izbūvēšana, arī ielu sakārtošana stadionu teritorijā, tās, kas pēc projekta nepieciešams, un, protams, arī gājēju tuneļu izbūve un šī te krustojuma sakārtošana pie stācijas. Tātad uz šo divu svarīgo mezglu apvienošanu, tas pašlaik ir tā kā iepauzēts. Viņš ir iepauzēts tāpēc, ka pašvaldībai mums līdzekļu tādu nav. Arī Eiropas naudas šajā virzienā novirzīt mēs nevaram. Līdz ar to mēs vienīgais, ko varam darīt, sakārtot infrastruktūru un gaidīt, strādāt pie investors. Vai viņš vai kāds cits ir jau nepārtraukti, kāds kaut ko painteresējies, tā kā tā dzīvība jau notiek, bet vai viņa būs ļoti strauji, grūti pateikt. Kas notiks ar tiem pasažieru pārvadājumiem? Jūs mazliet pieskārāties, ka tā ir viena lieta, kur valsts ir it kā uz pašvaldībām atkal to novēlusi, vai doma, kā jums liekas, varēs atrast līdzekļus, lai nebūtu atkal jāceļ cenas autobusos pilsētā un varbūt vai kaut kāda atvieglojuma tiem grupām atsevišķām? Šobrīd turpinās darbs pie pārvadājuma tīkla optimizācijas un pie pārvadājumu maršrutu skaita samazināšanas, jeb, teiksim, reisu samazināšanas. Arī dažās vietās iespējams būs arī tīkla paša samazinājumi, iespējams. Viss būs atkarīgs no tā, kā mums izdosies šīs lietas salikt. Jo tā ir ļoti liela analīze, skatījums, kā attīstīsies atsevišķi reģioni, kā darba vietas veidosies. Tas ir tāds, tas ir ļoti skrupulos nopietnas darbs. Man negribu šodien prognozēt cenas. Redzēsim, ka sauksim galvas kopā un kādas lēmumus mēs pieņemsim attiecībā uz šiem atvieglojumiem un atvieglojumu grupā. Tas būs ļoti. Ka varētu būt vajadzība viņu celt? Es domāju, ka tas būs kontekstā ar gan skolēnu pārvadājumiem, un šeit es uzskatu, ka tas ir pats galvenais jautājums. Maksimāli atrast līdzekļus skolēnu pārvadāšanai, jo jebkuri zaudējumi, kuri būs šobrīd autopārvadātājiem, būs jāsedz no domas budžeta, tā kā tas paredz Eiropas regula. Līdz ar to mums pats svarīgākais šobrīd ir šo sadaļu samazināt. Pēc vēlēšanām jūs uzreiz teicāt, ka cerat uz Zirēnas Šutānas pieredzes izmantošanu arī turpmāk pašvaldības darbā.
Vai viņi esat piedāvājis? Jā, viņi ar šodien sāk strādāt par mani palīdzi finansu jautājumos. Tātad tas ir atrisināts. Kā es teicu, tā ir. Jūs nemulsinat fakts, ka viņa faktiski netika ievēlēta šais vēlēšanās, acīm redzot, sabiedrība nedēva viņai to uzticību. Es domāju, vairāk šeit bija protesta balsojums pret Tautas partiju, ne jau viņu konkrēti. Un mēs esam ļoti ilgstoši ar viņu kopā strādājuši, un es zinu viņas profesionalitāti, es zinu viņas sapratni, es zinu viņas attieksmi pret darbu, un tādēļ es šādu soli izvēlējos. Vai jums arī līdz šim bija palīgs finanšu jautājumos? Nē, palīgs finanšu jautājumos nav bijis, ir bijis palīgi citos jautājumos, dažādos periodos dažādi, bet šeit tātad mainoties arī nākotnē administrācijas struktūrām, mainoties varbūt tās atbildības lietām, tātad viss finanšu sistēma pāriet tiešā tekstā uz mani, līdz ar to man ir nepieciešams cilvēks, kas ļoti rūpīgi un skrupulosi seko līdz budžetam. Tas nozīmē, ka nebūs domas priekšsēdētāja vietnieka finanšu jautājumos. Ļoti iespējams. Jo šodien sēdē tur runa bija par tautsaimniecību, komunālo saimniecību, par izglītību, kultūru, sociālo, bet tas finanšu nebija iestrādāts nevienam no tiem. Tad jums būs palīgs, bet nebūs. Jā, man bija tātad Škutāne līdz šim pildīja priekšsēdētāja vietnieki jautājums par finansēm un sociālo sfēru. Ja mēs tātad Aigars paliek sociālā izglītība un vispārējie jautājumi, tad finanses nonāk tieši manās rokās, un līdz ar to arī man būs šis cilvēks, kas palīdzēs. Neliela atgriešanās pēcvēlēšana rītā, kad jums telefonu sarunā Latvijas televīzija tā ļoti pārliecinoši par vairākām jomām, gan par ielu remontiem, gan citām sfērām sacījāt vienu tādu frāzi, visi būs kārtībā. Vai šī pārliecība nebija tāda mazliet populistiska un saistīta ar tādu vēlēšanos gūto panākumu eiforiju? Šodien tas optimisms tā kā mazliet noplok. Es nezinu, kam tas optimisms noplok. Mums joprojām, man optimisms nav noplēcis. Mēs joprojām strādājam, realizējam projektus. Mēs šobrīd esam praktiski uzsākuši milzīgus projektus. Viņus arī realizēsim. Un šie visi projekti, ļoti liela šo projektu sadaļa saistīti tieši ar ielu sakārtošanu. Jūs joprojām paliekat pie frāzes, viss būs kārtībā. Gan jau. Šodien sēdē, pat pirmajā sēdē neiztika bez Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldes, tur kaut kādas nelielas analīzes, teiksim, vai jūs šīs institūcijas darbs apmierina. Tas ir ļoti daudz, ilgi cilāts, iztirzāts temats. Jā, bet mums jau arī ļoti daudz esam par šo tematu teikuši. Tagad ir atkal iemesls parunāt. Jā, tātad šeit būs, un šeit būs nepieciešams ļoti nopietnas darbs. Ir runa par reorganizāciju, kā tas varētu izpausties? Ko tas varētu faktiski nozīmēt tā reorganizācija? Ļevčenovs pārņemdams šo nozari sagatavos priekšlikumus.